Uz rokām nedrīkstētu palikt neviens mikrobs. Un pilnēr āda nav plāna plēvīt. Nu, ja te jūs ļoti uzmanīgi, un visi jūs mazliet uzmanīgi, lai es kaut kur nepieiet klāt. Te jūs netiekat, jūs vajadzētu pa to pusiet, jā. Ja šī te kaut kur vēl. Te pusiet. Tagad brīnums, ka nesalūz tas karusels un mēs taisni arī varam paiet vēl. Bet smuki tādi tirdziņi ir. Ko? Mums jau kādreiz bet diezgan sen apakaļ tā tirdziņi nebija, bet tagad viņi ir. Jau... Kad jūs bijāt mazs puika, ko jūs vēlējāties Ziemassvētkos? Jūs uzdevāt jautājumu. Kaut kā, redziet, šodien mēs kādreiz, kā dāvana. Ziemassvētks saistās cilvēkiem ar kādām dāvanām, ar labestību, ar svētku galdu. Varbūt es tā neteikšu, ka kaut kādu konkrētu lietu, ko gribēju, bet agrāk bija ļoti populāri kaut kāda sporta, teiksim, slēpes, es atceros, man uzdāvināja kādreiz kāds slēpes zābaks uzdāvināja, vajadzīgas lietas, un par to bija prieks. Šodien varbūt visiem, vajag kaut ko ļoti lielu. Bet varbūt tas nav vajadzīgs sirds siltumu. Viens puiki patreiz šeit, meiteņi viņi netiek, viņi patreiz vēl ir kaut kādās nodarbībās universitātē. Ir vajadzīgs tom, lai viņiem labiet. Lai viņi labiet nevis tāpēc, ka mēs esam, bet tāpēc, ka viņi zina, ka viņi ir gudri. Un nevis tāpēc, ka viņi izgudro kādas veiklas, kādas schēmas kaut kādas, bet tāpēc, ka viņi ir gudri. Labdien, vai tas vīns ir karsts? Jā. Kā? Jāni, kur tu esi? Lūdzu. Lai paņemšu savu kāpēciņu apakaļ. Es nekad nebiju domājis, ka es mācīšos medicīnu. Es biju domājis viennozīmīgi, ka es būšu par jūrnieku, par stūrmanu vai par kapteini. Kuldīgā taču nav jūras, kur tas sapnis rodās no tā man brālēns bija kapteinis, ļoti stalts, varens vīrs un ar lielu pieredzi un daudz redzējis. Un kad bērni, puikas, kad klausājās to, ko viņš stāst, tas jau ļoti aizrāda. Man bija pilnīgi skaidrs, ka man jāiet uz jūras skolu. Jūras skola, kas ir Rīgā, un mēs pats, bet man tēvs sazvanīja jūras skolu un jautāja, vai varētu iestāties. Toreiz bija cita apstākļi. Mazliet viss bija tā vienkāršāk, liberālāk bija, brīvāk bija, tie testi viss arī bija daudz vienkāršāk, jā. Un jūras skola bija ļoti atsaucīga un teica, ja puika grib, labi, lai viņš nāk, bet es biju pabeidzis tikai pamatskolu. Tikai pamatskolu bija pabeidzis, bet pamatskolas pieņemšana nav, bet viņš ļoti grib. Lūdzu, bet viņam jānoliek tie iestāja eksāmeni. Kaut arī viņi varbūt bija tādi, ne tā kā šodien, tik nopietni. Jānoliek pa vidusskolas kursu. Tas mazliet varbūt pa daudz bija prasīts, un līdz ar to tas man šo ceļu, šo karjeru paņēma nost. Vai tas ir labi vai slikti, grūti pateikt. Latvijai labi noteikti. Es atceros, kā es atbraucu uz Rīgu. Tas ir šodienas skatījumā diezgan tā, varbūt pat jocīgi. Un viens pats devos uz Stradiņas slimnīcu. Tur bija medicīnas skola, nevis universitāte. Nevis medicīnas institūts, bet skola. Es vēl pamazu biju. Pamaziņi bija tajā laikā. Un nonākot tajā teritorijā, tā teritorija jau šodien tāda. Es no to viņas pēc tam vairs ārā neesmu izgājis. Jā. Nonākot šajā teritorijā, man pretīm nāk kāds vīrs, baltā halātā, bet viņam viena rociņa ir. Bet tas pirmais cilvēks, kas nāk pretīm, un es ļoti brīnos, es domāju, tas droši vien ir ķirurgs. Nezinu, kāpēc ķirurģija gribēja. Ar vienu roku, jā, es domāju, jā, bet es jau nezinu, jā, man bija 14 gadu.
Mamma, tētis paliks Siguldā, ja? Un es biju tāds, ļoti pieaudzis pie savas ģimenes. Man pašam jāpadomā, kur es paēdīšu. Es skaitīju un rēķināju, kāpēc kur kotletīte ir lētāka, kurā ēdnicā un kurā ir viņa mazliet dārgāka. Bet tas norūda. Jā, zināmā mērā, jā. Varbūt, ka kāds mūs tomēr virza. Mēs jau kādreiz to domājam. Mēs daži ir pilnīgi pārliecināti, daži mazliet ar tādu skepsi vēl, teiksim tā, vai man kāds virza, vai liktenis un darbība, viss ir ieprogrammēti kaut kur. Bet jo mēs vairāk par to domājam, jo droši vien, ka vairāk mēs pie tā nonākam, ka droši vien, ka jā. Ir reizēm vajadzīga ļoti spēcīga pielāgošanās. Man plāni ir tādi, ko es šodien daru. Es jums stāstu. Pēc minūtēm 12 sākās rīta sēde, un tas ir regulāri, kā katru dienu. Tur tiek ziņots par bijušām vakardienas operācijām, dežuranti ziņo par problēmām, kādas ir bijušas, dežuranti ir reanimācijā, intensīvā terapija. Stāsta, ja, un piesaka jaunās operācijas. Kas tur kausas viņu apsēdies, jā? Labrīt. Jā, es esmu lielā stresā, mums nav kardiopleģijas. Viena. Jā. Es pēc skatos, ja mēs varētu retrogrādo ielikt antigrādu. Jāliek, jāniek, Nav problēmas, tur jau pēc tam uztaistot cauri. Tur vēl bija, recepti bija iekšā? Vēl Bija svaigi, bet, teiksim, tik daudz kā, protams, ka tad jau nebija. Tā, labrīt. Tā, pirms sākam parastā kārtā, mēs te nodaļu vadītājiem apspriedāmies, tie, kas ir potenciāli ķirurgi šodien, kas operēs. Ir apgādes problēma ar kardiopleģiju. Klausieties uzmanīgi. Tie, kas būs operatori. Antegrādās kardiopleģijas nav. Ja, un ir priekšlikums izmantot kā nelējot ar divām, varbūt UV šuvītēm, retrogrādo pleģijas kā nelielikt. Jūs paskatāties, ja kāds nevar, tad jūs pasakiet savu nodaļas vadītājiem, ka jūs nebūsiet operators. Kopš 1998. gada Latvijas sirds ķirurģijas centra vadītājs ir Romans Lācis, bet ar sirds operācijām neveicas tik labi, kā gribētos, un ne jau tāpēc, ka būtu slikti ārsti. Mūsu sirds ķirurgi un aparatūra ir pasaules līmenī. Problēma ir naudā. Jā, valsts maksā par sirds operācijām, taču tās ir dārgas. Viena operācija maksā aptuveni 7000 latu. Arī valstī nav naudas, tā saka ierēģi. 2010. gadā valsts deva naudu 1200 operācijām, tas ir 6 operācijām dienā. 2011. un 2012. gadā valsts naudas pietika tikai 1000 operācijām ik gadus. Tas ir 2 operācijām dienā, bet vajadzētu daudz vairāk. Roka man ārprāt. Embrijs ir kolosāls. Embrijs ir kolosāls. Kā viņi dabūja iekšā? Kas bija labākais? Embrijs. Embrijs bija kolosāls. Tas. Bet te ir ļoti silts, nemazam nav augsts. Nē, es nezinu, viņš kā vienkārši stāvā gulēja. Tas mums cilvēks. Cik tur iznāk kopā? Te ir ļoti interesants parāda, cik mums ir. Mēs drīz jau būsim plānu izpildījuši. Finansēto, nevis plānu, bet finansēto apjomu. Tad būs slikti, ka būs izpildīts. Varēsim iet atvaļinājumā. Tā, labrīt. Tā, kur ir pirmās vījolas spēcinājums? Jā. Tā, labrīt.
Tā Medaņa kungs. Nu, ko jūs teiksiet, ko? Students nevedulis, ja? Jā. Labi jūtaties? Viss labi, ja? No, operācija glūdi. Mēs arī izspriedām, apskatījām visu, kas ir. Un, kur 21. nodaļa? 21. nodaļa. Kur tu esi, Pēter? Viņš iet uz nodaļu, tā mēs runājam. Ja viss ir normāli, viss ir labi, tiksiet uz nodaļu apakaļ šodien. Pēcoperācijas pacients nonāk intensīvās terapijas nodaļā, kur turpinās viņa novērošana un atlapšana pēc operācijas. Bet tas ir cilvēks, ja viņš nedod Dievs aiziet, vai kā ārsti tiek to galā? Nu, tā ir tumšā ārstniecības daļa, par kuru mēs nelabprāt runājam, nešaubīgi ikdienā saskaroties. Tas ir ļoti neviegls process, jo katrā pacientā ir ieguldīts spēks, zināšanas un ārstēšanas iespējas. Un katrs no gadījumiem, pie tā nevar pierast, un katrs no gadījumiem ir savādāks un nešaubīgi iziet caur mums. Varbūt ir kaut kas, ko jūs no viņa esat mācījusies profesionāli, cilvēcīgi? Nešaubīgi strādājot kopā vai dzīvojot kopā ar kādu cilvēku pielīp daudz raksturu īpašības, un šis prasīgums, es domāju, kas ir nācis cauri katram viņa ārstniecības solim, viņa ķirurģiskās darbības veikšanas brīdim, ir tas, kas pielīp pilnīgi visiem, un šis perfekcionisms attiecībā pret savu darbu. Abrīnojam tādu cilvēku, kuri var savu profesiju tik ļoti mīlēt, ka arī pārējos piespiež to darīt. Galvu nereips tagad? Nē. Pašā viņš aizdiet kaut kur ir, jā. Es domāju, nedodam nekādas glikosīdas, nedodam šodien. Šodien pastāsim šeit vēl. Ja? Pirmā sirds transplantācija pasaulē notika 1967. gadā Dienvidāfrikā, bet tagad esam Latvijā un skatām 2002. gada 10. aprīli Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Pati pirmā sirds transplantācija Latvijā. Citi to salīdzina ar izkāpšanu uz mēnesi. Tik nozīmīga tā bija. Sirds pārstādīšanas operāciju izdarīja profesors Romans Lācis. Šķiet, ka cilvēkiem pavērās jauna nākotne, bet Latvijā līdz šim izdarītas 11 sirds pārstādīšanas. Tikai. Bet vajag nevis 11 transplantācijas 10 gados, bet, kā liecina statistika, 15 katru gadu. 2006. gads vēl pie mums visiem nākotne ir cerīga. Tatjana Ostele pasniedz puķes saviem ārstiem. Viņa bija tā drosmīgā, kurai 2002. gadā pašai pirmajai pārstādīja sirdi. Diemžēl tagad jau viņa ir mūžībā, jo nomira ar pneimoniju. Bet pēc sirds transplantācijas viņa nodzīvoja gandrīz 8 gadus. 2011. gadā bija tikai 3 sirds pārstādīšanas, 2012. neviena, jo valsts programmu bloķēja. Nav naudas. Un ko dara cilvēki? Iet bojā, jo dzīvība tik tiešām izrādās pārāk dārga. Un te 2012. gada 10. aprīlis - sirds transplantācijas 10 gadu konference. Tur piedalījās visa profesora Lāča komanda, un viņi šo godu patiešām ir pelnījuši. Lai notiktu šīs transplantācija, tas ir bijis ārkārtīgi liela kolektīva kopējs darbs. Turpat brīžiem nemaz nav zināms, kurš ir tas galvenais un kurš ir tas mazāk galvenais. Tas ir bijis milzīgs darbs. Un man daži korespondenti jautāja, kā tur un kā tas viss ir bijis. Bija bāze, tā nebija avantūra. Nebūtu neviena transplantācija, ja nebūtu profesors Rozentāls ar savu brīnišķīgo centru, orgānu transplantācijas centru, kas ir Stradiņas slimnīcā. Visa imunoloģija, visa sadarbības jautājumi, kas notiek, visa slimnieku vadīšana, imunosupresija. Ja tas ir jārada pa jaunu, tad tās būtu tādas problēmas, kad varbūt nenotiktu. Iepriekšējo kardioķirurģijas centru vadīja profesors Jānis Volkolākovs, tagad ir pelnīta atpūtā. Latvijā pazīstams zinātnieks, praktiķis, ķirurgs un tā tālāk, mēs zinām viņu. Viņš jau radīja to bāzi, lai kaut kas tāds varētu iet, tie bija jau sapņi, kas bija sākušies. Sirds operāciju priekšdarbus jau 1955. gadā veica profesors Pauls Stradiņš. Viņš savā klīnikā sāka eksperimentālas sirds operācijas.
Un 1958. gada 30. martā profesors Evalds Ezerietis sekmīgi izdarīja Latvijā pirmo mitrālo komisuratomiju. Tas ir divviru vārstuļa paplašināšana. Šie ir 70. gadi sirds asinsvadu ķirurģijas centrā. Te veiksmīgi strādāja Jānis Volkolākovs un Oģerts Putniņš. Jā, Latvijas ceļš uz sirds transplantāciju bija gana garš. Tas prasīja uzrīkstēšanos, pacietību, ticību sev un savai komandai. Un nu mums ir iespēja ieklausīties vēstures lieciniekā Jānī Volkolākovā. Sākums bija Ezerietis. Tālāk arī Rīgas pilsētas pirmā slimnīca. Nikītins, docents, Anatolijas. Un tad trešais būtais, tāpēc, kad es mācījos Novosibirskā pie profesora Mešalkina. Nu, pēc tam sākās, turpinājās viss. Un 2 gadus vēlāk izdarīja pirmo operāciju mākslīgā asinsritē. Tas bija 1964. gadā, aprīlī. Un 10 gadus vecam zēnam ar aortas vārstuļu un aortas lejupējošās daļas korektācija. Tas ir sašaurinājums. Pēc tam turpinājās 20 gadus ķirurģijas ceļš Paula Stradiņa klīniskā slimnīcā. Un tur arī parādījās mani tuvākie kolēģi, līdzstrādnieki, Romands Lācis un Ārs Lācis. Un arī ar mani kopā no bērnu slimnīcas atnāca Oģerts Putniņš. Tagad gan miris sev. Ļoti svarīgs bija apmēram atrodas laiks vispār, kad vēl toreiz Maskavā es dabūju veselības aizsardzības ministrijai atļauju izdarīt Latvijā sirds transplantāciju. Bet, jokas, kas notika pie mums, un nevarēja to īstenot. Bija vajadzīgi donori, un donoru nebija. Un toreizējais veselības aizsardzības ministrs arī izdeja dekrētu, kad anestezioloģijā jau mirušiem slimniekiem atļāva izdarīt sirds izņemšanu. Tas bija ļoti liels nokums, jo es aizgāju pensijā 4 gadus vēlāk. Profesors Lācis arī to izdarīja. Liels solis ceļā uz sirds transplantāciju bija profesoru Jāņa Volkolākova un Ralfa Kolīša darbs pie palīga cirkulācijas metodas ieviešanas sirds ķirurģijā, izmantojot intraaortālo balonu kontrapulsācijas metodi. Ar to var aizvietot 25% sirds darbības. Un pirmoreiz tas notika 1987. gadā. Tas bija tāds izvīzības mēģinājums, tāpēc, kad slimnieks jau bija tuvu nāvei vispār. Un mēs jau zinājām, ka laikam arī viņš nedzīvos, bet tomēr mēs to izdarījām. Vai Latvijā visiem, kuriem vajadzētu sirds operāciju, var viņi dabūt? Diemžēl nevar dabūt, jā. Un tad ir tas jautājums, es studentiem jautājumu, kurš ir tas, kurš viņu dabūna un kurš nedabūna. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tad ir tāda tēze, kas nāk no administratoriem, naudas ir tik, cik viņas ir. Jā, tas jau tā droši vien ir, tā ir kā tāda banāla patiesība ir. Bet, ja aiz tiem, kas nedabūna šo palīdzību, seko nāve, tad ir nopietni. Bet tie, kas ir veseli, kuriem nav slimi radi un paši ir veseli, bet kuriem ir mandāts, kā runā, rīkoties ar tautas naudu, tas palikt, kur var palikt kaut kur aiz borta tie cilvēki. Tas ir briesmīgi, tas ir amorāli, ja gaidīt pēc dzīvību glābšanas glābjošu pasākumu. Bet pie mums gaida un iet bojā. Es pat nevarētu teikt, ka tas ķīlnieks ir tas slimais cilvēks, tas ķīlnieks jau ir tas ārsts,
kas kādreiz, ja viņš ir emocionāls, mums ir emocionāli ārsti, internisti, kardiologi, kas nevar to izturēt. Viņi raudādam staigā apkārt. Viņiem zvana cilvēku, vai viņš var nākt, viņam ir slikti. Jūs saprotat? Bet tie ir jārisina nevis lokāli kardioķirurģijas centrā. Šie jautājumi jārisina valstiski. Es domāju, ka tā ir, viņi sarežģīti. Viņi organizatori varbūt vairāk sarežģīti kā tieši ķirurģiski. Bet viņi ir dzīvību glābjoši. Viņi dod cerību cilvēkiem, tiem, kam pat nevajag to. Ja nu gadījumā vajadzēs, tad viņam ir kaut kas, ko var izdarīt pie dziļas sirds mazspējas, pie smagas sirds mazspējas, kur nekas nevar palīdzēt. Tā ir vislabākā ārstēšanas metode šodien. Mēs vēl esam mazliet tādā sūnu ciemā. Gan ar pelēku māju, ja, gan ar mūsu savstarpējām attiecībām, gan ar mūsu varbūt uzskatiem daudzos jautājumos. Par sevi runājot, es nezinu, man pašam šķiet tā, jo pats sevi jau grūti var vērtēt. Man liekas, ka es nenospiežu nevienu. Iedod man to šķidrumiņu mirutiņa uz roku. Bet labi ir, ja? Auskultatīvi, ja? Es paklausīšos, ja. Operācijas beigās pirmā paka. Taisiet vaļā bišķiņ te to. Nu labi, jā. Nu varbūt kā viegls iztulis, bet to labi. Nu parād man tās kājas, ar kas tur nav labi, jā. Nu paņem to zeķīt nos, jā. Tā kā jūs jūtaties ne tik labi, kā gribētu ko. Ja bija paklausījos sirsniņi ir labi, ja? Tur neko slikti nevar. Ir labi, jā. Gadsimtu gaitā medicīna ir mainījusies, tā ir kļuvusi par komandas darbu. Un pat ja ārsts tik tiešām ir ģeniāls, tik un tā viņš ir tikai viens no apmēram 20 ķēdes posmiem. Katrs ķēdes posms ir atbildīgs par savu darbu. Protams, ka ārsta loma ir nenovērtējami svarīga šajā norisē, un viņš ir ne tikai ārsts, bet arī komandas vadītājs. Viņš ir līderis, nepārspējams līderis šobrīd sirdķirurģijā Latvijā, pionieris daudzās jomās, transplantācijā, kā tas ir zināms, mākslīgo sirds kambaru implantācijā, valsts profesors. Tas vien nozīmē, ka viņš ir līderis sirdķirurģijā šobrīd Latvijā. Mūsu operācijās, teiksim, kad profesors vienmēr ir nosvērts. Reti, kad viņš, es pat nezinu, tāda epizode, kad viņš būtu izgājis kaut kādā veidā no mēriem ārā, vai viņš nekad nebļaus, viņš nekad nemetīs instruments pa gaisu, viņš vienmēr ir nosvērts, un tas ir jāmācās visiem ķirurģiem. Kā jūs jūtaties? Kā var justies slimnīcā? Slimnīcā, nu es nezinu, dažādi var justies, ļoti slikti un tā vidēji. Nu, jums ir labāk. Palicis ir labāk, ja? Un šodien mēģinās sašūt kopā, tur sakārtot visu, lai būtu tā kā vajag. Ja? Labi, tad šodien būs, jā. Jā. Viņš bija tas, kas man iesvieda tajās iedzimtajās vai bērnu sirds ķirurģijā, kas tajā laikā vēl noritēja šajā slimnīcā. Es esmu ļoti laimīgs, ka tas tā notika. Profesora Lāča citreiz tādas stratēģiskās īpašības vai tā prasme vadīt tādā ilgtermiņā kolektīvi, ja, tāds ļoti būtisks. Pirmā sirds transplantācija ir tāda liela soļi, kā tie soļi, kad pirmais cilvēks tur uz mēnesi izkāp, vai kā tas ir. Tas nav tik vienkārši, kā tas varbūt ir pat lielās valstīs, jo mazās valstīs ir tā sabiedrība ir ļoti koncentrēta uz tādiem varbūt notikumiem, kas citur paiet garām un uz veiksmēm, bet jo īpaši Latvijā uz neveiksmēm. Un tādās situācijās veikt tādas riskantas lietas, viņas ir ļoti, tā ir liela drosme. Protams, viena ir tā klīnika un tā sadzīve, kas mums ir šeit Latvijā, bet ķirurga un zinātnieku un pasniedzēja darbs ir saistīts arī ar tādu nepārtrauktu pilnveidošanos, teiksim. Un, protams, ka mums ir ļoti daudz tādu kopēji braucienu uz dažādiem kongresiem, konferencēm un citiem centriem. Pat kā mēs bijām Maltā, kur norisinājās īstenībā ļoti būtiska konference par sirds mazspējas ķirurģisku ārstēšanu, kas man tiešām ļoti imponē, kad arī jebkurā vietā atrodoties, viņš
viņš patiesi interesējās par to vietējo. Jo tikai tādā veidā, ja mēs varam arī caurskatīt to kopējo, kā sakot, to cilvēci un tās cilvēces problēmas un katras valsts problēmas un kāpēc vienā vietā tas attīstās tā un tā. Tas konteksts ir ļoti būtisks. Profesors ir labs ceļabiedrs, viņš neaizmirst lidmašīnas biļetes uz klavierēm. Nē. Viņš ir lidostā pats pirmais vienmēr, un viņš ir visu 5 reizes pārbauda, un citreiz, protams, tas pat ir, liekas, ka zināmā mērā kaitinoši, bet atklāt sakot, tas ir ļoti disciplinēti, tas ir tā kā ķirurģijā. 4 atver un 20 vai cik gradienti. Nu, viss kārtībā, jā. Jā. Nu, slimnīcā es atapos tā, ka gāju pa ielu pagājušo gadu kāds 5 reizes. Un pēkšņi es atslēdzos. Nokritāt, jā? Nokrītu, jā, slīdu lejā no galvas līdz kājām. Un šogad arī janvārī. Nu, tad pie ģimenes ārsta un nosūtīja manas izmeklēšanā. Un tā es tiku līdz eho pārbaudei, kura konstatēja, ka ir tā saucamā miksome. Tad vēlreiz pārbaudīju, vai tiešām viņa atbilstoši. Jo, laikam, tas ir tomēr ķermenis, tas ir veidojums iekš sirdi. Nu, līdz ar to tad, šeit es atrodos. Un profesors Lācis jūs operēja? Profesors Lācis operēja, brīnišķīgs profesors ar zelta rokām, un lai visiem būtu, lai viņam Dievs dod veselību. Bet cilvēki ilgi stāv rindā, lai izdarītu sirds operāciju. Jums bija pēkšņi. Bet kā būtu, ja jums būtu ilgi jāgaida sirds operācija? Nu, droši vien tad būtu ļoti slikti, jo to laikam tad cilvēks arī tā aiziet. Man ļoti nepatīk nosaukums rinda. Tas asociējas ar manu jaunību, kad rindā stāvēja pēc sardalēm un doktordesas un toaletes papīra. Man gribētos teikt, ka tie ir tie cilvēki, kuri ir apzināti, kuriem būtu nepieciešama mūsu palīdzība. Valsts finansējums ir krietni par mazu. Uz patreizējo brīdi man rindā, atkal es saku rinda, apmēram pār pa 300 cilvēkiem. Situācija ir dramatiska. Es kā emocionāls cilvēks, man ir ļoti grūti, es tos cilvēkus saprotu. Un ja tas būtu mans radinieks, kā profesors parasti saka, un ja tas būtu jūsu opīts, ko jūs darītu? Nu, iet un meklētu kaut kādus apkārtceļus, jo tie cilvēki ir tiešām slimi. Tie izmeklējumi ir graujoši. Un vēl ir tā izvēle, ko tad operēt? 20-gadīgi jaunieti vai 80-gadīgi? Jā, tieši tā. Slimnieki kļūst ar vien jaunāki. Koronārie asinsvadi ir absolūti slimi 50-60 gadīgiem cilvēkiem, bet arī 80 un 87 gadīgais grib dzīvot. Un ja viņš tajā apzināto skaitā ir nokļuvis, un godīgi arī gaida to savu rindu, un pats grib, un radinieki arī grib, jo omīt un opīts lūk ir pietiekami ņiprs vēl, kā es viņam varu pateikt, mēs jūs neoperēsim. Aivars Serguns dzīvo Zemgalē. Viņš ir uzcēlis pirti, viņš var skaldīt malku un būt laimīgs, jo viņam ir 2 dzimšanas dienas. Serguna kungs otrais piedzima 2009. gada 5. maijā, kad viņam veica sirds transplantāciju. Es tātad 10 minūtes noscēldu, eju pasēdēt. Tāpēc, ka slodzi netur, jā? Nē, nu nokūst. Šitie valksnīši, tie ir tievi. Viņi viegli plīst. Bet, ja kāds smagais, tad ir viens, un tad atkal jāiet apsēsties. Nav tikai. Jūs pirmie teicāt, ka liekties nevar, jums taču te jāliecās. Es neliecos. Es iecētu ciri un paņēmu pagali. Viltīgi. Nu jā. Jāmācās no jauna, jāsaka tā. Bet, teiksim, jums laukos dzīvojot zemi jāroka, viss kaut kas, to jūs varat? Nē, es neroku. Tur jau traktors lielo dārzu. No mazo sievu pa 2 mēs. Nu jā, nevar viņu tā nodzīt. Izrakām arī aku. Dzejnieki teiks, ka jums ir jauna un dedzīga sirds, jūs tā arī jūs dzīvi sāc no jauna. Nē, nu kaut kas jādara, tā nevar.
Jūs esat viens no retajiem cilvēkiem Latvijā, kuram ir transplantēta sirds. Pirms cik gadiem tas bija? 5. maijā palika 3 gadi, 2. dzimšanas diena. Un, kā teica dr. Putniņš, pēdējā vilcienā, pēdējā vagonā ielēdzu. Valsts finansējumu noņēma, ja nemaldos, pēc tam 2 gadi nebija nevienas operācijas vairāk. Nu, ir dienas, kad vispār jāieklausās šausmīgi sevī. To es nekad tā varbūt nedarīju. Bet, ja tu jūti, ka tev negribās strādāt un tā sliktāk jūties, tad labāk arī neiet nekur. Tāpēc, ka vienmēr kaut kādas sekas ir. Nav tā fiziskā vairāk, tā elpas trūkums. Bet tā jau. Pēc sejas nepateiks, es domāju, ne? Galīgi nē. Man taču vienmēr to saka. Bet kā tas īstenībā bija gulties uz operāciju galda? Taču bail bija noteikti, vai? Starp citu, man laimējās arī tāpēc, ka viens atteicās. Bailes it nemaz nebija. Kā būs, tā būs? Nē, ja tev pasaka, ka tu pēc vēl pāris mēnešu vilks, tur nav divu domu. Es nezinu, es aizbraucu uz operāciju, kamēr gaidīju savu pagulēju tur kādu 2 stundas. Man meita aizveda. Un tā tīri psiholoģiski, kā tas ir, ka jums krūtīs tagad cita cilvēka sirds? Nē, tu nejūt. Tas nav tā. Tagad tā ir jūsējā? Es tā domāju. Tas nav. Cita tā saka, vai nekad, varbūt tās kaut kas tāds savādāks. Es domāju, nē. Kāds profesors Lācis bija kā jūsu dakteris? Jūs ar viņu varējāt runāt, uzticēties, vai kā tas bija? Viņš ļoti korekts ir, un man ļoti patīk, ka viņš, var sakot, nepūš pīlītis. Viņš pasaka tā, kā tas ir, un kā tam jābūt, vai ne, bez garām runām. Vēl varbūt citi tā neievēro. Var redzēt, kas viņam viss norganizēts ir tiešām. Tas ir no sanitāras līdz ārstam, vai ne, tur nav lieku cilvēku, tiešām. Es jau esmu izgulējis tur tos strazdiņus no 1. stāva līdz tam pašam pēdējiem. Ja nemaldos 2 gadu atpakaļ, profesors Lācis bija kaut kādu iekārtu nopircis, ja? Viņa teica, ka viņš izšķērdējis naudu. Es domāju, ka tas cilvēks zina. Ja mūsu bijušam prezidentam gandrīz pa 100 000 mašīnu jāpērk, un tad gan viņi nezina, kur to naudu liek. Viņš nav tas cilvēks, kas būtu kaut ko izdarījis. Viņam tādu mašīnu dot. Cilvēka dzīvība tomēr vērtīgāk. Es domāju gan, Naču. Nāc. Labs, un labs. Vai, ko labs, vai? Bija tā, man pēc 10 dienām bija sarežģījumi. Es tā zinātniski nemāku izstāstīt, kas tur bija, jā? Tas tiešām bija. Tad es biju uz nāves robežu atkal. Man ļoti operatīvi aizveda, tur pārbaudīja un atkal griez otrais. Tad neļāva aizmigties, un es redzēju vecumāmu. Es varu smieties, vai ne? Nenopietniet. Viņa tā bija vecumāma, es atros viņai gari mati, sīrim bija. Un baltā kleitā. Viņa saka, Aivar, neuztraucies, viss būs labi. Un tiešām, un tad, kad tā nomierinājos, otrā dienā pamodos atkal, un tiešām bija labi. Varbūt cilvēks ar tā ieciklējās tādā naudā. Man nauda, pieņemsim, vairāk. Es zinu, ka tā nav vērtība. Vērtība ir ģimene. Ja tās tā nebūs, tad visu naudu, tas ir zudis cilvēks. Vai es būtu izturējis to visu, ja man ģimenes nebūtu? Iedomājamies situāciju. Viņi atnāk pie mums uz pieņemšanu. Viņi ir mūsu prakses pacienti. Viņi nāk pa durvīm jau vajadzīņi sārti. Ja, viņi satrauksies, saka, doktor, kā es uztraucos, man ar adatām iedur sirdī. Ja, es ļoti pārdzīvoju to, un man ļoti slikti ir. Diagnoze ir? Kas ir mums ir? Veģetēvas saucamās distonijas, ja veģetēvas sistēmas traucējumi, nervu sistēmas. Jā, mums ir uzreiz darba diagnoze pie durvīm jau. Un vēl ir mazliet tāda emocionāla un pacelt un viss stāst un viss. Ir pareizi piekrītat? Jā, labi. Viņu ticību, saprotiet, viņi ir izvēlusies jūs par savu ģimenes ārstu. Jūs viņai pateiksiet, cilvēkam pateiksiet, ziniet, ko nekas jums nav, bet jums vajag protezēt ceļu locītavu, viņi tic tam un iet uz operāciju.
Jūs saprotat, ko es pateicu? Ja? Pacients savam ģimenes ārstam tic absolūti. Mums ir mums šo uzticību, ja? Mums jāizmanto un jāizlieto pamatoti. Viena no ļoti liela saslimšanas grupa ir sirds vārstuļu patoloģija, kad ir dažādi citas slimību rezultātā ir bojāti sirds vārstuļi. Un tad ir kāda situācija, kāds brīdis, ka šis slimais cilvēks, viņš vairs nevar dzīvot, kamēr viņam nav koriģēta šīs vārstuļas darbība, jo sirds vārstuļi, kā mēs ļoti labi zinām, nodrošina vienvirzienu asins plūsmu sirdī. Tad ir kāds brīdis, ka šīs vārstuļas vajag nomainīt. Tad mēs viņus varam nomainīt vai ar bioloģisku, jeb audu vārstuli, vai nomainīt varam ar mehānisko vārstuli. Mehānisko vārstuli sauc par protēzi. Tā, tagad es jums parādīšu. Tas pasaules, kuriem ir smalkoži. Kas tas ir? Anatomikums, jā. Ļoti pareizi, jā. Tā nav skudrskāba. Tā nav skudrskāba. Forma aldehīds, ja? Tātad, ko mēs te redzam? Ja? Paskatieties. Cūks aortālā vārstuli uzšūt uz viņiem rokā. Uz šitādu karkas. Smalki uzšūt gar maliņām. Ja? Tas ir viens bioprotēzes variants. Ja? Un tālāk ir grupa mehāniskie aizvietotāji. Lodīts tipprotēzes jauns ārsts, kurš pārdzīvoja to, ka pacienti, kuriem bija mitrāla nepietiekamība, gāja bojā. Un palīdzību nekādu, neko nevar izdarīt. Ja? Viņš tiešām pārdzīvoja. Viņš ar saviem dombiedriem kaut kur pēc darba, nosauksim tā, tas ir aprakstīts medicīnas vēstures grāmatās. Ja? Sēdēja, domāja, runāja par kopā dzīvi un iedzēra vīnu. Skatījās uz pudeli, ja? Un ieraudzīja pudeles korķi, ja? Kur ielējot, ielēja to vīnu, pagriežot, lai aromāts paliek, un teica, šo korķi mēs varētu ielikt sirdī. Un viņš to izdarīja. Ja? Stāra Edvards laboratorijas viņa ideju, viņa ģeniāla ideja, realizēja un simtiem tūkstoši cilvēku dzīvoja. Labi, kolēģi, uz redzēšanos. Vislam. Tā. Drausmīgi noguru. Visu labi. Mums visiem dzīvē ir dota iespēja mācīties. Vieni šo iespēju izmanto, citi nē. Bet ārstiem ir jāmācās visu mūžu. Viens no profesora Lāča pazīstamākajiem skolniekiem un kolēģiem ir profesors Andrejs Ērglis, kurš pats tagad jau ir skolotājs ar lielo burtu. Mēs abi esam katrs savā universitātē. Latvijas universitātē, viņš ir Stradiņu universitātē, bet man jāsaka, ka profesors Lācis bija mans skolotājs, arī viens no skolotājiem ķirurģijā, tad, kad es mācījos Rīgas medicīnas institūtā. Un tas, es domāju, noteikti palīdz, jo īstenībā tie lielākie skolotāji pēc būtības ir mani skolnieki. Viņi intuitīvi lielākāties ļoti labi jūt, es to arī pēc sevis ļoti labi atceros, mēs ļoti labi jutām, kurš ir īsts ķirurgs un kurš ir varbūt tikai vairāk tā kā tas grāmatas lietas izstāst un tā tālāk. Un tādēļ es varu teikt, kā par skolotāju, un arī viņš man ļoti patīk, kā viņš to nekad neaizmirst, kā viņš tās mācības arī spēja pasniegt ar humoru, kas ir ļoti svarīgi. Tā kā tas nozīmē, ka vienkārši ir cilvēks, kas arī pārliecināts par sevi, jo viņš var atļauties varbūt drusciņās būt savādāks nekā tā grāmata ir uzrakstīta vai kāda cita lieta. Bet tur arī jābūt lielai drosmei, lai spētu ieviest jaunu un iet pret pastāvošo iekārtu. Vai lielai drosmei vai lielai muļķībai, divas lietas, jā, tas, kas kādreiz vienu otru papildina vai arī neizslēdz, jā. Bet, protams, ka tā ir zinām mērā drosme, tā ir tas, ko es gribēju teikt, ka parasti labi, kas ir, ja šī drosme un tiek balstīta uz tām iepriekšējām zināšanām. Diezgan slikti ir, ja tas ir vienkārši tāda, viegliprātīga drosme. Tā nav pārāk tāda veicināma. Romāns Lācis ir viens no tiem, kas jau no pašiem 70. gadu sākumiem ar eksperimentālajās jau laboratorijās operējot un faktiski ir to sirds vārstuļu ķirurģijas pamatlicējs Latvijā. Ārstam un ķirurgam to lielumu nosaka tas, cik ilgi viņš ir bijis tajā un cik tas ir sistemātiski. Un man liekas, profesora Romāna Lāča tā vislielākā lieta, ko mēs varam mācīties, ir tā operēšana katru dienu. Vienalga lietas vai sniegs, vai slims, vai vesels, lielā mērā, vai labi jūtās, vai slikti jūtās.
Viņš vienkārši operē un gadiem un operē tos cilvēkus un sniedz viņiem to palīdzību. Un es uzskatu, ka tas ir tas svarīgākais. Un tas nozīmē, tas ir tas, kāpēc par šo ieguldījumu tas ir tāds mūža balva. Ja? Protams, ka labākie profesora Lāča darba liecinieki ir viņa pacienti un kolēģi, bet lielās dokumentu mapes rāda viņa ceļu uz sirds ķirurģijas virsotnēm. Zinātniskie pētījumi, starptautiskas publikācijas, vairāku izgudrojumu patenti, daudzkārtēji profesionāla specializācija Spānijā, Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Somijā, Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā un Krievijā. Kongresi un konferences visā pasaulē. Romanis Lācis ir pasniedzējis Rīgas Stradiņu universitātē. Viņš ir Rīgas Stradiņu universitātes profesoru padomes priekšsēdētājs un Rīgas Stradiņu universitātes promocijas padomes loceklis. Profesors ir 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors. Tikpat svarīga ir dalība prestižās sabiedriskās un profesionālās organizācijās. Rotārī klubā un 2010. gadā viņš tika uzaicināts par biedru Eiropas Mākslas un zinātnes akadēmijā. Arī Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksandrs Naumovs ir to vidū, kam parādīts šāds gods. Apstīsimies, kam viņi ir. Jā. Urbanoviči, jā, viņi ir no 6. kursa un ļoti veikli. Tā uztaisīts. Cik jums tie studenti ir, tādi izcilnieki, kas te jau piedalās? Mēs nedalām. Tā nedalām. Paši, kad viņi paši aktīvi. Viņi paši dara, un tas ir nekāds žūrijas. Nu, bet viņi ir 100? Te mums ir 650 studenti. 600, ļoti daudz. Viņi laikam no tālāk vieta, bet te ir vīna. To es aizmājos uz vietas, jā, tur ir filma ir, un šeit Belvedere tie vīna. Tas ir Austrija. Mēs esam satuvinājušies un izveidojuši par ļoti labiem kolēģiem, saprotiet? Un medicīnas un mākslas savieno, un mēs uzrunājam viens otru ar tu, un esam atvērti viens otram, un es ar lielu prieku skatos gan šo izstādi, un gaidu ciemos, ka tu atnāks apskatīt sirds ķirurģijas centru vēl. Tad, kad būs laiks, jā. Jānāk Dons Kihots apskatīt. Nu jā. Sanča Panča, kur ir viņa Sanča Panča? Nav. Bet, mēs jau vēl ar zvaigzni, tas ir labi, ka viņš cīnās. Ar veidzirnavām jau mēs bieži cīnāmies ikdienā. Ir profesionāls organizācijas, ar kurām es lepojos. Ja? Kur es lepojos, piemēram. Eiropas Mākslas un zinātnes akadēmijas aktīvs biedrs. Kādu gadu atpakaļ es tiku uzņemts. Tas ir viens. Piemēram, Eiropas kardiotorakālo ķirurgu asociācija. Ļoti prestižs, tā ir profesionāla. STS, Society Thoracic Surgery, Amerikas asociācija. Viena no lielākām profesionālām asociācijām. Tas ir droši vien prestižs. Es domāju, ka vismaz tas ir gods un prestižs, ka jā, es esmu biedrs tur, vai viņas man aizsargā? Ja man vajadzētu, varbūt viņas aizsargātu. Ja, teiksim, profesionāli kaut kur, ja kāda pārestība notiek. Bet tādēļ jau tur neiet. Bet brīvo laiku Romanis Lācis cenšas pavadīt kopā ar ģimeni, sava tēva mājās Siguldā. Es domāju, ka katram ir savs mājas, savs cietoksnis, kur mēs aizbēgam no viss pārējā, kas mums ir apkārt. Jā, pēc darba nedēļas vajag brīvi, teiksim, justies aiztais vārds ciet un skaidrs dzīvžoks, un tu esi mazliet noslēgtā pasaulē. Un it kā netālu no Rīgas, netālu no darba, bet tepat uz vietas. Iesim nogriezt vēl daži zari, lai mēs dāra svētkus netraucētu. Kas ir tas, ko jums patīk darīt dārzā? Izgriezt zars, operēt. Es operēju ar kokiem, jā. Vai es esmu ļoti veiksmīgs koku operators, diez vai. Ja, es to nepretendēju, bet man patīk pastaigāt, kāds zariņš, kas ir lieks, kur nav nekas pieaudzis un kurš ir neatdzīvosies. Varbūt, ka šis, nezinu, atstāsim, varbūt atdzīvojās. Ja? Bet šis es izpētīju, ka šis zariņš ir gājis bojā viennozīmīgi un tas mums ir jānolikvidē. Jūs tagad operējat roku. Tieši tā. Vajadzētu operēt Latvijas veselības aprūpes sistēmā, jo tur tik gluži labi neiet. Veselības aprūpes sistēmā iet diezgan slikti, manuprāt.
Kaut gan to, ko mēs zinām, visi, un ko es varu apgalvot, atsevišķas specialitātes ir ārkārtīgi attīstītas. Ļoti augstā līmenī, bet kopā kaut kas buksē. Kopumā es jau domāju, tomēr tā ir, ka viens, kas ir pārāk politizēta, kļūst medicīna. Ir vajadzīgs, kad vai viena partija vai otra partija uzņemās, tas nav labi. Jaunie cilvēki pazūd no šīs arēnas. Lūk, tas ir šausmīgi. Mēs zaudējam lēnām, mēs varam pazaudēt lēnām Latviju, ja? Un es domāju, tādu apsvērumu, nu, ko tur, teiksim, vienam ekonomistam vai vienam izcilam televīzijas speciālistam vai aktierim, mēs viņam maksāsim tik, cik mēs varam maksāt, teiksim, dažs simts, 1000 mēnesī vai ko, un teiksim, ka tas ir daudz, bet tas nav daudz. Lūk tā. Nu, šitie mums būs izoperētie zariņi. Ja tagad sulas nav vairāk, viņi nav jāapsmērē. Ir sabraukuši bērni, atbraukuši, draugi atbraukuši ir, un pasēdēsim, parunāsim, kas, ko un kā. Un kā darīt, kā būt. Jānis ar savu kundzi Intu ir, es teikšu tā, gandrīz bērnības draugi. Viņi ir kaut kur tēva draugi, mana tēva draugi. Edgars ar savu kundzi Mārīti, viņi ir ļoti ievērojami. Nu, viņu dzīve ir bijuši ievērojami, viņš kā paraugs varbūt ar savu dzīvi, bet to viņš varbūt pats var pateikt kādu vārdu. Visi trīs ir mani bērni. Šie visi trīs ir mani bērni. Viens dzīvo vēl 4. bērns, kas ir Oslo. Norvēģijā, bet ir ļoti darba mīloši cilvēciņi. Ilzīt vakardien dežurēja slimnīcā. Šodien viņi ir dārza svētkos, un tad, kad viņi brauks prom, pirmdien viņi gatavojas jau eksāmeniem. Es esmu ļoti, ļoti gandarīts, ka viņi ir izvēlējušies medicīnu. Tas ir kolosāli. Jā. Šeit ir jauni, ļoti, ļoti cienījami viesi. Jā. Tev būs bildiņas dažas. Jā, sveiks, jā. Ar šiem ļaudīm jūs varēsiet aprunāties dārza svētkos, bet viņi negrib strādāt. Es domāju, ka viņi nav braukuši strādāt īsti. Ir kaut kāds svētki? Jā, dārza svētki ir. Dārza svētki ir, jā. Paņem to. Te būs labi, vai ne? Cik gads jau jūs esat kopā ar Romānu Lāci? 21. 21. 21? 21, cik tev ir gadi? Tev ir 22. 22. Ar ko viņš jums toreiz pirms 21 gada, 22 gadiem iekrita acīs? Ar ko iekrita acīs? Laikam bija otrādi, es iekrita acīs. Viņš ir cilvēks, uz kuru var paļauties visās lietās. Šodien tas ir novērojams aizvien retāk. Bet tādā ziņā gan man ir paveicies, kad es, varu teikt, kad mani nenodos un kad var pilnībā paļauties. Ilze, tev stingrs tēvs? Ja skatās tā dzīves gudrību ziņā, tad jā, protams, jo vienmēr ir mācīts, ka pirmajā vietā ir zināšanas un izglītība. Bet, ja sadzīvē un mājās, tad ne, nekad. Vienmēr var palīdzēt un īstenībā abi vecāki ir gatavi pilnīgi uz visu. Darīs jebko un darīs pilnīgi visu, lai izpalīdzētu. Kas ir tās 3 lietas, ko tu no savu tēvu iemācījusies? Skatīties uz cilvēkiem vispār, jā, pozitīvi, nevērtēt viņus pēc kaut kādām negatīvajām īpašībām. Arī, protams, dažādas dzīves gudrības ir, kas ir pilnīgi visās jomās. Un, jā, 3. ir tiekties pēc saviem mērķiem un sasniegt tos. Vai jūsu tēvs ir vienmēr nopietns un darbā, vai viņš ir arī dzīvespriecīgs un humora pilns? Ir arī tāds. Nav jau tikai nopietns visu laiku. Kāds ir viņa humors? Humors? Kaut ko paķēmoties, bišķiņ patīk.
Kādas ir tās īpašības, kas jums viņā patīk? Kāpēc viņš ir jūsu draugs? Ja cilvēks ir bez lielām ambīcijām attiecībā uz savstarpējām attiecībām, ir vienmēr izpalīdzīgs un vienmēr ir tās savstarpējās saistības arī darbā, ir tādas vienotru atbalstošas. Un tālāk arī tās ģimenes sadraudzējās, bet principā tā ir vairāk izjūta kā definējuma sajūta. Es jums varu visiem parādīt šī superīgi slavena ābele. Viņa stādījis mans tēvs, viņa ir ļoti jau gados. To tā nevar nodemonstrēt, bet viņa ir uzpotēta. Šeit uz viena stumbra ir dažādi šķirnes. Savā laikā, kad es biju tāds mazāks, man pa ķirurgiem radās tāda doma, ka tie ir ļoti augsti cilvēki ar tādu gribas spēku, kas ne katram pierīst, lai griezt dzīvu cilvēku miesu, vai ne? Tas man likās briesmīgi. Man likās, ka viņi visi ir tādi ļoti atturīgi. Bet tad, kad es iepazinos ar romānu, vai ne? Nekad neviens cilvēks, kurš nepazīst viņu kā ķirurgu, nepateiks, ka viņš ir ķirurgs. Viņš ir ļoti sirsnīgs. Ļoti, kā lai pasaka, vai ne, reti sastopams cilvēks ar savām īpašībām, vai ne? Ar savu izpalīdzību, ar savu laipnību. Pie kam tur nekā nav tāda, mākslīga. Satiekamies, vai ne, jubilejās, satiekamies varbūt arī ārpus jubilejām. Satiekamies tik bieži, cik ir tas aicinājums satikties, vai ne? Un satikšanās brīži tie ir tā kā mums tādi mazi svētki. Mēs viens otru tik sirsnīgi apsveicam, it kā mēs nebūtu tikušies gadiem. Kur jūs smeļat spēku nogurdinošai darba nedēļai? Es nezinu, tas droši vien ir ģenētiski iekšā. Ja man patīk, tāpēc, ka man patīk tas, ko es daru ikdienā. Es nestrādāju, es ikdienā nestrādāju. Operējot cilvēkus? Es nestrādāju, tas man ir gandarījums, prieks, un katru dienu kaut kas jauns ir. Protams, tie mērķi jau ir tādas, viņas var dažādi pateikt, un viņi arī ir augsti mērķi, bet tas nav nogurdinošs darbs. Pat tad, ja šķiet, ka ārprāts, ilgi, stundām ilgi vai kaut kas tam līdzīgs, bet es nenogurstu no tā.